Visinteresantākais šajā veto numurā likās raksts par somu mākslinieci Heidi Henninen, jo man vispār interesē publiskā telpa un norises tajā. Un es vēl aizvien ticu tām teorijām, kas apgalvo, ka caur publisko telpu var vislabāk iepazīt to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Intriģēja tas, kad viņi to dara manā bijušajā ikdienas vidē Sarkandaugavā, kad tās vietas, kur viņa glezno, es uzreiz mēģināju vizualizēt, kāds izstāsta realitātē. Ko lai es jaunu par Goranu pastāstu? Jēdzīgs džeks likās ļoti. Un katrā ziņā intriģēja noklausīties arī to jauno albumu, jo šķiet, ka ir tāds tā kā ieskrējies savā daļradē un izmēģinājis visu kaut ko, dziedāt angliski un tā, un tagad ir ķēries pie latviešu dzeju. Saruna ar nobriedošu un gudru cilvēku, tieši lietas, kas man šajā brīdī ir aktuāls un par ko man veidojas pārdomas, man bija bauda viņu lasīt. Tā sajūta, ka Jānis ir tāda paša pasaules skrējēja, kā mēs kādreiz bijām, ir kļuvis par nosvērtu un nobriedušu personību un ļoti uzrunāja viņa domu gājiens un tā viņa vērtības sistēma un vērtības skala, kā viņš pieiet lietām un runā par muziku, par laiku, par sabiedrību. 4 vīru nopietna saruna par to, kā viņi jūt laiku, kad viņiem nāk miegs. Un tad šo lasot, es aizdomājos par to, ka varbūt ar jetlag ir līdzīgi kā ar pilnmēnesi. Tā diskusija bija tāda jancīga viņa bija. Tā kā vienkārši aiziet ar visiem šiem burvīgiem cilvēkiem uz tējas vai kafijas, baudīšanu, pusdienu laiku, pauzi un vienkārši tāda pozitīva viedokļa apmaiņa. James Ledbetters ir čālis, kas man liekas vislabāk parāda, kā pankroks kā filozofija turpina eksistēt 21. gadsimtā. No šīs čalis vacuum cleaner, viņš ir traks un viņam ir jāārstējas un viņam ir vērā ņemams garīgās veselības problēmas. Starbucks. Ļāvi. Katru dienu tu nedzirdi par cilvēkiem, kuriem ir aizliegums ieiet ikvienā Starbucks kafejnīcā visā pasaulē. Un, jā, šis bija ļoti aizraujošs raksts.